Pirms 100 gadiem sākās Pirmais pasaules karš, un pirms 97 gadiem notika slānās Ziemassvētku kaujas, kurās devās latviešu strēlnieku bataljoni, visai pasaulē parādot, ka te dzimst jauna valsts. Godinot 9000 strēlnieku, kas palika šajā dvēseli putenī, kā vēlāk rakstīja Aleksandrs Grīns, jau kuro gadu Jelgavas novadā tika godināta viņu piemiņa. Bija gan ieroču un ekipējuma demonstrējumi Valgunas pagasta Mangaļu mājās, piemiņas brīdis un jaunsargu zvērests, bija atmiņa ugunskuri pie Ložmetē kalna. Arvien vairāk cilvēku nāk šurp šajos brīžos, un arvien vairāk te ir jaunieši, teica Ziedonis Caune. Šie 27 gadu atpakaļ, kad tomēr pirmo reizi sāka šo Ložmetē kalnu vietu, kā saka, apgūt, ja, un šīs piemiņas vietas sakopt. Es domāju, ka turpmākos gadus mēs esam ļoti daudz kopuši šīs piemiņu vietas. Ja, kā jau teicu, mēs kopjam visu pasaules karā kritušo, nešķirojot, kurā pusē karojas, jo karavīrs viņu lika karot. Un kopjam šīs piemiņu vietas un atceramies, tāpēc domāju, ka Jelgavas novads ir bagāts un tiešām ar šo Ložmetē kalnu mēs varam lepoties, tā kā tāda skaista piemiņas vieta, kur brauc no cilvēki ļoti daudz no republikas un arī kā redzam ārvalstu daudz atašeju un diplomātijā, kas piedalās, kur arī saprot par to un kuriem izstāsta par mūsu šis grūto vēsturi, kādu mēs esam gājuši cauri. Pasākumu apmeklēja ap 20 ārvalstu diplomātu un militāro atašeju. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks atzina, ka pašvaldība aizsāktais pasākums jau gūs valstisku nozīmi un skanējumu, un par to pašvaldībām jāpateicas. Tas mums, protams, dod ļoti lielu gandarījumu arī, jo mēs redzam, ka iedzīvotājiem, jauniešiem, pilsoņiem, mūsu ārvalstu viesiem tas īstenībā ļoti patīk. Un mēs ar katru gadu uzaicinām arvien vairāk vēstniekus un militāros atašējus, kur katru gadu jau brauc tagad. Un viņi saka, ka tas ir viens no viņu mīļākajiem pasākumiem Latvijā. Un es domāju, ka tā atmosfēra, ko viņi šeit jūt, tas patriotisms, tas, teiksim, nesamākslotība, kur cilvēki nāk ar svecītēm, piemin savus ģimenes, piemin savus strēlniekus, piemin vēsturi un arī ar tādu kā vairāk optimismu arī skatās uz nākotni. Tas ir tas, ko mēs visi arī vēlamies redzēt. Bet kur sāks patriotisms un savas zemes mīlestība? Sākums ir vienmēr jāliek ģimenē jau kopš pašas bērnības, lai būtu tā tieksme tiekties bērnam un konkrēti mācīties un izjust to patriotismu pret savu valsti. Šodien varbūt vairāk tiek mācīts pašiem vecākiem, savus bērnus pamācīt, piedalīties pasākumos, kur mēs varam šovakar redzēt, kad ir atbraukuši vecāki arī ar savām atvasēm. Kas šodien ir pa pasākumu? Šodien mēs pieminam kritušos, kas krita kaujā Ziemassvētku kaujās. Atliek cerēt, ka turpmāk, pateicoties šādiem ar valsts vēsturi saistītiem pasākumiem, jauniešiem vairs nebūs balto plankums savas valsts vēsturē un netrūks arī savas zemes un sava novada, patriotisma un mīlestības.